Neviens nevar palikt vienaldzīgs ieraugot bērnu zīmējumus. It sevišķi tad, ja jaunais mākslinieks ir jūsējais. Interesantu projektu izveidojis kāds grūzīnu animators. Viņa interneta saitē iespējams iesūtīt bērnu zīmējumus no jebkuras pasaules malas un drīz redzēt, kā animators no tiem izveido nelielas filmiņas. Lielākā daļa zīmējumu autori šeit, protams, ir grūzīnu bērni, taču sastopami arī citu tautu un valstu pilsoņu darinājumi. Lai arī jūsu bērnu zīmējums nonāktu lapusē, nepieciešams to ieskanēt un nosūtīt uz saitā atrodamo adresi. Zīmējums nedrīkst būt veidots ar datora palīdzību. Tikai īsts papīrs, īsts zīmols un bērna roka ir tas, kur animators saskata vērtību. Diemžēl Gruzijas ārzemju interneta pieslēgums vēl nav pietiekoši ātrs, tāpēc esiet pacietīgi, ja lapuse neielādējas ierasti ātri. Arvien norisinās cīņa par to, kas ir ērtāk. Standarta, papīra dienas grāmata vai dažādi programmu risinājumi ar kalendāru, uzdevumiem un atgādinājumiem. Tādi, kas vienmēr meklē jaunus risinājumus, cenšas iebilst tādiem, kas konservatīvi pieturas pie vecajām lietām. Lūk, iespējams pēdējiem paredzēta programma, kura precīzi imitē reālā dabā sastopamā dienas plānotāju uzvedību. Virtuāli ādas vāciņi, virtuāls papīrs, kurš virtuāli pāršķiras, tādējādi imitējot kaut kādu īstu un reālu materiālu. Īsts pārējais modelis no papīra uz datoru. Taisnību sakot, šī ideja nav nemaz tik jauna. Šāda modelēta grāmata tika radīta jau 10 gadus atpakaļ. Taču tikai tagad, pateicoties datora ātrumiem, tā var būt pietiekoši līdzīga reālajai. Tātad varam ierakstīt visu to pašu, ko mēdzam ierakstīt papīra plānotājā. Te ir adrešu saraksts, atgādinājumi, darāmie darbi un kalendārs. Spožumam varam izmantot dažādas ikonas, lai apzīmētu dažādu veidu notikumus. Darbs, telefonu zvans un tā tālāk. Lai neliktos par maz, ir arī kalkulators un pat vienkārši spēlīte. Programmu par nelielu summu iespējams iegādāties vai arī lietot 30 dienas un tad likties mierā. MyStickies ir visai interesants interneta lapušu grāmatzīmu risinājums. Ko jūs darāt, kad vēlaties atstāt kādu ziņojumu vai atgādinājumu pats sev? Vienkāršākais veids – pielipināt līmlapiņu uz leduskapja, datora monitora malas vai citā redzamā vietā. Tieši šādi jārīkojas arī MyStickies gadījumā. Vispirms jāreģistrējas konkrētā saitā, tad jāievieš īpaša rīkjosla jūsu pārlūka augšmalā un lieta darīta. Tagad, klajojot pa interneta laukiem, atliek nospiežot taustiņu Alt ar pēli uzvilkt līmlapiņu jebkurā vietā, pierakstīt komentāru, un tas tur arī paliks. Nākamajā reizē apmeklējot šo lapu, piezīme tur joprojām jūs gaidīs. Lai aplūkotu, ko esat iekomentējis, jāatver MyStickies lapuse, kur var redzēt visas interneta lapas, kurās lietotājs ir ielīmējis līmlapiņas. Sanāk kaut kas līdzīgs biezai grāmatai, kuras studenti, gatavojoties eksāmeniem, burtiski piebārst ar krāsainām lapiņām.